tas interesantākais, ka Kaspars nekad nav izteikti vienā pusē. Viņš vienmēr ir ieinteresēts uz tiltu veidošanu. Un šajā filmā Homo LV tas ir ļoti labi redzams, cik skaisti viņš prot ieklausīties gan tajā, kas stāv vienā upes krastā un tikpat ieinteresēts ir ar otru, kas ir varbūt opozīcijā. Kasparam ir tāda plaša amploā ar nerimstošu interesi Islandē, Latvijā, dažādās neparastās, neordinārās vietās Latvijā, neparastos notikumos Latvijā. Tādas lietas, ko citi cilvēki negrib pat cilāt un kurām pievērst uzmanību. Un viņam ir šī uzdrīkstēšanās un arī galvenais interesi. Kaspara Gobas filmas un fotostāsti ir par sabiedrības marginālām grupām un ietver kādu sabiedrībai nozīmīgu vēstījumu, kas ir vērsts uz atvērtību, toleranci, savstarpēju izpratni, cieņu, uz dialoga veidošanu, sociālo iekļaušanu, vienots un cieņpilnas sabiedrības veidošanu. Mēs varam runāt ne tikai par vienu veiksmīgu veikumu, bet gan par vairākiem radošiem projektiem, kas visi ir vērsti uz tiem pašiem mērķiem, paturot prātā virsmērķi, padarīt visu sabiedrību labāku. Tu vienkārši ej garām un ieraugi, un tad vai ne tu tā kā to noroc un aizmirsti, vai tu tā kā turpini runāt par to, tāpēc, ka tu gribi pateikt cilvēkiem, ka redzēt, ir lietas, kas varētu būt labākas. Tas, ko tu kā kino veidotājs vai kā žurnālists vai kā fotogrāfs, tas, ko tu vari darīt. Šobrīd Kaspars pārcēlies no Rīgas uz Cēsu novada Vaivas pagastu, remontē savu lauku māju un grib pievērsties medicīnai, jo pirmsākumos bijis biologs. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka turpmākajā dzīvē Kaspars nesastaps situāciju, kurā atkal nespēs palikt vienaldzīgs un ķersies pie kameras.